Ziniet tos video sociālajos tīklos, kurus skatoties ir gandrīz neiespējami atrauties, kur kāds ar tādu kā pistoli burtiski iešauj dziju audumā un acu priekšā top pūkains paklais. Nu lūk, tā ir taftinga māksla, un pēdējā laikā tas ir kļuvis par īstu biznesa fenomenu. Šoreiz mēs ienirsim dziļāk un papētīsim, ko īsti nozīmē šādu trendu pārvērst reālā, elpojošā biznesā. Mūsu piemērs – darbnīca ar nosaukumu paklāju šautuve. Labi, kāds tad ir mūsu plāns? Sāksim ar pašu sākumu, ar to iedvesmas dzirksteli, kas šo ideju vispār aizsāka. Pēc tam dosimies izlūkos, lai saprastu, kas jau notiek tirgū. Tad, protams, godīgi paskatīsimies spogulī un izvērtēsim pašas idejas stiprās un vājās puses. Un, kas ir ļoti svarīgi, parunāsim par tiem riskiem, par kuriem parasti nerunā. Un beigās to visu saliksim kopā konkrētā panākumu plānā. Tātad, kāpēc tieši taftings? Kas vienu radošu hobiju pēkšņi padara par biznesa zelta āderi? Šajā daļā mēs atklāsim, kāpēc šī nodarba ir kļuvusi tik neticami pievilcīga un kāds milzīgs potenciāls patiesībā slēpjas aiz šīm krāsainajām dziestspolēm. Un te nu ir tas jautājums, par kuru domā ik viens, kurš redz kārtējo TikTok trendu. Proti, kā to vispārējo sajūsmu, tos tūkstošus laiku un šeru pārvērst par kaut ko stabilu. Par biznesu, kas reāli pelna naudu, taftings ir vienkārši ideāls piemērs, lai to izpētītu. Paskatieties uz šo skaitli – gandrīz 45 miljārdi dolāri. Tāds lūk ir prognozētais globālā taftinga tirgus apjoms līdz 2032. gadam. Un tas nav kaut kāds nišas hobijs pagrabstāvā, nē, tas ir tirgus, kas aug par vairāk nekā 11% gadā. Tieši šis skaitlis pārvērš frāzi interesanta ideja par ļoti nopietnu biznesa iespēju. Labi, tātad iespēja ir milzīga, bet, protams, neesam jau vienīgie, kas to pamanījuši. Pirms lekt iekšā ar galvu pa priekšu, ir gudri vispirms izpētīt teritoriju. Kas jau darbojas šajā lauciņā, un galvenais, kā mēs varam atrast savu vietu un izcelties. Un ko mēs redzam? Ātri ieskatoties Rīgas tirgū. Izrādās, aina ir diezgan raiba. Šeit ir gan tādi, kas ir īsti speciālisti un fokusējas tikai un vienīgi uz taftingu, gan tādas vietas, kur paklāju veidošana var apvienot, teiksim, ar vīna glāzi. Ko tas nozīmē? Ka tirgu jau ir spēlētāji, bet katrs spēle nedaudz savādāku spēli. Un te atklājās tā lielā stratēģiskā izvēle. Vai mēģināt kļūt par īstu taftinga guru, piesaistot tos, kuriem tas patiešām interesē padziļināti, vai tomēr mērķēt plašāk, uz tiem, kuri meklē vienkārši foršu veidu, kā pavadīt vakaru. Pirmajā gadījumā auditorija ir mazāka, bet lojalāka, otrajā lielāka, bet arī mainīgāka. Tā, tirgu esam papētījuši. Tagad ir laiks tam godīgajam brīdim. Paskatīties spogulī bez rozā brillēm. Svida analīze ir tieši tas, kas vajadzīgs, lai skaidri un gaiši saprastu, kur šī biznesa ideja ir patiešām spēcīga un kur būsim reāli. Tā ir vājas vietas. Nu, stiprā puse ir acīmredzama. Šis bizness strāpa tieši desmitniekā mūsdienu pieredzes ekonomikai. Cilvēki vairs negrib tikai pirkt lietas. Viņi grib pieredzi, atmiņas, stāstus un, protams, kaut ko, ar ko palielināties Instagramā. Paša radīts paklājs – ideāli. Bet, protams, ir arī otra medaļas puse. Tās taftinga pistoles un rāmji nemaksā kapeikas. Sākuma investīcijas ir lielas. Un ir vēl viena problēma. Tiklīdz kāds redz, ka jums iet labi, nekas netraucē viņam atveikt tieši tādu pašu darbnīcu pāri ielai. Šo ideju ir ļoti viegli nokopēt. Bet iespējas ir visapkārt. Iedomājieties, piemēram, korporatīvos pasākumus. Katrs uzņēmums meklē kaut ko jaunu un oriģinālu komandas saliedēšanai. Vai, piemēram, izdari pats komplektu pārdošana tiem, kas grib darboties mājās. Potenciāls sniedzas daudz tālāk par pašas darbnīcas sienām. Un visbeidzot, draudi. Tie ārējie spēki, kurus mēs nevaram kontrolēt. Kas notiks, kad TikTok atradīs jaunu, vēl stilīgāku hobiju, vai, ja sāksies ekonomikas lejupslīde, vai cilvēki joprojām tērēs naudu šādām izklaidēm? Šie ir tie jautājumi, kas katram uzņēmējam naktīs neļauj gulēt. Bet tagad uz mirkli aizmirsīsim par tirgus trendiem un Excel tabulām, jo dažreiz lielākie riski nav saistīti ar naudu vai konkurentiem. Tie slēpjas tur, kur mēs tos vismazāk gaidām, pašā darbnīcas telpā. Un tie ir ļoti reāli. Jā, tieši tā! Aizmirstiet par konkurentiem uz brīdi. Lielākās briesmas var slēpties gaisā, ko elpojam, kustībās, ko veicam, un troksnī, ko paši radām.
Paskatīsimies uz 3 šādiem slēptajiem, bet ļoti nopietniem riskiem. Pirmais no tiem – bisinoze. Izklausās sarežģīti, bet būtībā tā ir plauša slimība, ko izraisa nemitīga sīku vilnas putekļu ieelpošana. Tieši tāpat kā galdniekam ir jāaizsargās no koka putekļiem, arī šeit ir nepieciešama nopietna ventilācija un aizsargmaskas, lai laika gaitā neradītu sev vai klientiem nopietnas veselības problēmas. Nākamais – ergonomika. Iedomājieties vairākas stundas stāvēt kājās, noliecoties pār rāmi un turot rokās vibrējošu instrumentu. Tas rada milzīgu slodzi mugurai, plaukstu locītavām, visam ķermenim. Un tas attiecās gan uz instruktoriem, kas to dara katru dienu, gan uz klientiem, kas atnākuši uz vienu nodarbību. Un visbeidzot, troksnis. Viena taftinga pistole ir diezgan skaļa, apmēram kā elektriskais urbis. Tagad iedomājieties telpu, kurā tādas darbojas 10 vienlaicīgi. Tas jau ir neliela būvlaukuma troksnis. Bez kārtīgām ausu aizsardzības austiņām ilgtermiņā var nodarīt nopietnu kaitījumu dzirdei. Tā nav opcija, tā ir nepieciešamība. Nu ko, esam izgājuši cauri visam. Tirgumu, idejas analīzei un pat apskatījuši slēptos riskus. Kā tagad to visu salikt kopā? Kā visu šo informāciju pārvērst konkrētā, soli pa solim izpildāmā plānā, lai tiktu pie panākumiem? Lūk, plāns 3 galvenajos pīlāros. Pirmkārt, izveidot spēcīgu zīmolu. Un te nav runa tikai par logo. Runa ir par sajūtu, par pieredzi, ko ir grūti nokopēt. Otrakārt, ļoti uzmanīgi pārvaldīt finanses. Jo būsim godīgi, entuziasms beidzas tur, kur beidzas nauda. Rezerves monts un dāvanu kartes ir lieliski instrumenti. Un treškārt, pats gudrākais solis – sākt ar mazumiņu. Notestēt ideju ar pāris izmēģinājuma darbnīcām, pirms investēt visus savus iekrājumus. Un tas mūs novad pie pašas galvenās atziņas. Varbūt vislabākais plāns pasaulē, perfekta tirgus analīze un ideāla stratēģija, bet galu galā panākumi vai neveiksme ir atkarīgi tikai no viena – no spējas šo skaisto plānu uz papīra pārvērst reālā funkcionējošā biznesā, jo idejas ir lētas, izpildījums – tas ir viss.